Mēs visi sapņojam par starojošu, mirdzošu ādu, vai ne? Bet ko darīt, ja patiesais noslēpums nav kaut kādā dārgā produktā? Ko darīt, ja tas ir atrodams pavisam vienkārši jūsu ikvakara rutīnā? Iepazīstieties ar Elāru. Viņa dzinās pēc nevainojamas ādas, investējot naudu katrā serumā un krēmā, ko vien varēja atrast. Viņas skapis pārpildījās ar visādiem brīnumlīdzekļiem, taču viņas āda joprojām bija blāva, nogurusi un spītīgi neuzlabojās. Viņa vainoja savu spītīgo ādu. Elāra intensificēja savu rutīnu, pievienojot vēl vairāk soļu, ceļoties agrāk maskām. Viņa samazināja sociālās tikšanās un pat savu miegu. Viņa spieda sevi vēl spēcīgāk, ticēdama, ka dara visu pareizi. Tomēr mirdzums bija nenotverams. Tumšie loki saglabājās, viņas sejas krāsa izskatījās saspringta un nogurusi. Kādu nedēļu pārslogota un pilnībā izsmelta, Elāra vienkārši iegāzās gultā. Pārāk nogurusi, lai veiktu jebkādus rituālus. Viņa izlaida visu savu rutīnu 3 naktis, vienkārši dziļi guļot. Par viņas lielu pārsteigumu, viņas āda ieguva dabisku mirdzumu. Tumšie loki izzuda, viņas sejas krāsa izskatījās ievērojami atpūtusies. Bez produktiem, tomēr viņas āda pilnībā mainījās. Elāra saprata, ka viņa necīnījās ar savu ādu, bet gan ar sava ķermeņa pamatvajadzību pēc atpūtas. Viņas ārējo risinājumu meklēšana aizēnoja miegu to jaudīgo iekšējo atjaunošanas mehānismu. Īstā skaistumkopšanas procedūra nebija nekādā dārgā burciņā. Tā bija atļaut viņas ķermenim dziedēt un atjaunoties. Dažreiz risinājums nav darīt vairāk, bet gan vienkārši atpūsties. Prioritizējiet savu miegu ne tikai enerģijai, bet arī jūsu ādas patiesajam mirdzumam. Ļaujiet savam ķermenim darīt savu maģiju.